atpazini šo papraužu dziesmu, bet šajā video es tev nerādīšu, kā viņu nospēlēt, bet mēs paņemsim šo ideju, kas ir pašā rifa pamatā, un es tev parādīšu, kā tu no šīs idejas var uztaisīt interesantu tehnisku vingrinājumu. Tad pati ideja savā būtībā, ja tu viņu analizētu, iekļauj pakāpes. Mums ir pirmā pakāpe, trešā, otrā, trešā, piektā, trešā, otrā, trešā. Un tu vari sākumā vienkārši to pierakstīt, ja tu nespēji uzreiz to aptvert, bet tas, ko es daru, es vienkārši domāju, mēs esam tonalitātē mi minors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vari kaut vai tik vienkārši par to domāt. Un tad nākamais solis ir pamēģināt šo pašu sekvenci atkārtot no pārējām mi minora gammas pakāpēm. Tu vari izvēlēties, vai tas mi dabiskajā minorā, vai harmoniskajā, vai melodiskajā. Mēs šeit, piemēram, pēc paņemsim to kā mi dabisko minoru, jeb sol mažoru gammu. Un, ja mēs sākam no grifa sākuma, šeit mēs viņu varētu sākt spēlēt šajā formā. Ja tu vēl nemāku visu grifu nospēlēt gammas, noteikti paskaties kaut kādu citus manus video, kur es sīkāk runāju par to, kā to izdarīt un kas ir cage sistēma, bet, ja mēs šeit sāktu spēlēt šajā formā no notu fā diez, mēs paturam to pašu matemātiku galvā un spēlējam to pašu 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, jo 1, 2, 3, 4, 5. Un tad to pašu mēs atkārtojam nākamās gammas notas, kas ir notas sol. 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3, jo 1, 2, 3, 4, 5, vienkārši no šīs notas. Un tā tālāk ejam uz augšu, no slātas pats, no si, do, re. Un tā tālāk, līdz tu sasniedz augstāko notu konkrētajā formā. Šajā gadījumā tas būtu, ja mēs sāktu sekvenci no re. Un tad tu vari iet atpakaļ, bet spēlēt, piemēram, no otra gala, ja tu gribi sev papildus izaicinājumu. Tā vietā, lai spēlētu, tu spēlētu. Tad to pašu arī no re, no do un tā tālāk. Tad nonāk šeit lejā, un tad to pašu sāk darīt nākamajā formā. Un tā tālāk, līdz tu iztaigātu visām 5 formām cauri. Sākumā tu to vari darīt ļoti lēnām un nodarboties ar matemātiku, pēdiņās, bet pēc tam kaut kādā mirklī pamēģini sākt aktivizēt vairāk savus muzikālos priekšstats un koncentrēties uz savu dzirdi un ļauj savai dzirdēji sev vadīt, jo šis tehnikas uzdevums varbūt ne tikai vienkārši mehānisks uzdevums, bet tas varbūt arī dzirdes treniņš. Un, protams, ja tu gribi pamācīties arī notas, tad vēl viena lieta, ko tu vari darīt, ir pamēģināt to pašu vingrinājumu paspēlēt un vienkārši pasaukt līdz notas, var padziedāt līdz notas. Sol, si, la, si, re, si, la, si, la, do, si, do, mi, do, si, do. Ir ģitāristi, kuriem varbūt šādu uzdevumu liekas ļoti grūti, bet ja tu jau ilgāk nodarbosies pie nopietniem uzdevumiem un tā tālāk, tad varbūt tev tieši otrādi jau kaut kādā mirklī paliks garlaicīgi un tev gribēsies atrast kaut kādus jaunus izaicinājumus savas tehnikas pilnveidē, un es uzskatu, ka ļoti laba vieta, kur meklēt nosacīt vingrinājumus vai idejas treniņiem, ir vienkārši atrast kaut kādu mūziku, kas tev liekas interesanti un saistoši. Un pamēģināt saprast, kas ir tā impulsa pašā tā kā dziļākajā slānī, un pēc tam to adaptēt dažādās situācijās. Un, kad tu esi izdarījis tehniski, tu vari to attīstīt arī muzikāli priekšstatu līmenī, savu dzirdi pilnveidot nošu nosaukumus, un pēc tam varbūt arī pat sākt likt iekšā savās improvizācijās. Un tā. Ceru, ka tu šajā video iemācījies kaut ko jaunu. Neaizmirst abonēt šo kanālu un var atstāt arī kādu komentāru. Atā.